Rečeks ir pārsits visu. Rečeks ir nevis patiesības meklētāji, bet tīrākie varas apkalpotāji. Es stāstu par viņetēm. Viņi pateica, ka Andris melo, Andris manipulē faktiem, Andris ir populists. Tad pasīsimies par punktiem. Par viņeti. Numur 1. Viņeti patiesībā ir pēdējais piliens jūrā ar to, cik sadārdzināta tā ir. Briškens viņi sadārdzināja par 48%, jā, kā kurai kategorijai jau šogad janvārī. Budžets nepildījās, un Švinka izdomāja, ka jāpapildina vēl. Tātad ne tikai 33% N1 kategorijai, bet smagajiem pat pa 66% 26. gada. Ja? Un ne tikai to, izdomāja vēl arī reģionālos ceļus iemest iekšā, lai vienkārši vairāk iekamtu naudu. Ne jau no ārzemju braucējiem, bet no Latvijas lokālajiem mūsu pašu iedzīvotiem autobraucējiem. Un kā ar to? To mēs nepieminam, Spriņķis kundze. Un neviens nerunā, ka Latvija jau gadu desmitiem ir dārgākie auto nodokļi Baltijā. Tieši par šo ir stāsts, par to, ko no autobraucēja kļūst par slaucamajām govīm. Šis jums neliekās nesvarīgs stāsts kopējā viņetes stāstā, jo viņeti vienkārši padara mūsu nodokļus vēl lielāks un vēl dārgāks Baltijā. Jūs sakat, ka nē, Lietuvā taču viņeti ir jau no visām masām, visiem komerctransportiem. Jā, jums ir taisnība. Tikai Lietuvā jūs nepieminat vienu faktu. Lietuvā nav ceļu nodokļu. Lietuvā ir mazāk akcijas no degvielas, un tas viss aiziet ceļiem, un tur ceļu investīcijas ir 2 reizes lielākas nekā Latvijā. Un tas, ka ministrijas melo, tas jums vispār neinteresē, ja? Jo ministrijas slēp datus, piemēram, satiksmes ministrija, iesniedzot šo likumprojektu par viņetēm, nenorādīja anotācijā, kad iebilduši ir nozars asociācijas un sabiedrība. Noklusēja to, ka augustā ir iesniegusi gan auto asociācija, gan meža uzņēmuma asociācija konkrēts iebildums. Tas ne, to pat nepieminam, ja? Kaut gan to ievēro arī prezidents, un tieši tāpēc viņš atmet atpakaļ šo likumprojektu, kad reāli nebija ievērot šie uzsaudi. Šāda patiesības vai meli jums nav jāatspoguļo, ko dara valde. Es neesmu samelojis nevienā no faktiem, izņemot vienu, kur gan es atzīšu. Es teicu, ka viņiešu nauda aiziet izpļakarēšanā satiksmes ministrijā. Tā nav taisnība. Viņiešu nauda 100% aiziet ceļiem, jo to nosaka Eiropas direktīva. Tā kā tas tur jums ir taisnība. Jūs sakat, ka es meloju, ka pasniedzu, ka 360 eiro sadārdzināsies viņete N1 kategorijas pikapiem un busiņiem. Jūs sakat, nē, pa 100. Jā, tiem, kas jau pirkuši viņeti, jā, bet ir neiespējami vairs izbēgt no viņetes pirkšanas, jo ir uzlikt šī maksa arī reģionālajiem ceļiem. Tātad tie cilvēki, kas līdz šim nemaksā pa viņeti un spēja to apbraukt, tagad būs jāmaksā 360 eiro gadā. Un tas, ka ieviešot reģionālos ceļus un nav vairs iespējas tos apbraukt, to jūs gan nepasakiet, jo viņetes būtība Eiropas komisijā un Eiropas Savienībā ir tas, ka tā ir tikai maģistrāliem ceļiem, un kad braukšanas brīvība apbraukt to jābūt ir jebkuram autovadītājiem. Tas tiek jau šobrīd pārkāpts ar šo regulējumu. Mums satiksmes ministrija saka, ka viņetes 45% iekasē no ārzemju braucējiem pa mūsu ceļiem. Jā, bet mēs redzam, cik būtiski kritušies dzelzceļa pārvadājumi, ir būtiski kritušies ostu pārvadājumi, būtiski kritušies tranzītkravas. Tāpēc viņiešu ieņēmumi krītās. Jo vienkārši šeit transports ir daudz mazāk braukājošs, un turpmāk būs vēl mazāk, jo šobrīd ir rekordzemi, piemēram, dzelzceļa pārvadājumi. Tāpēc viņetes ieņēmumus grib paņemt no vietējiem braucējiem. Un jums, rečekistiem, arī nebūtu svarīgi tas, ka Finanšu ministrija manipulē ar datiem. Budžeta likumā norādīts, ka nav nekādas fiskālas ietekmes, un šīs nodoklis vispār netiek nekur pieminēts, ne tajās slavenajās budžeta reklāmās, nekur citur. Kaut gan te konkrēti ieņēmumi, tie 30 miljoni eiro gadā. Nu, ja jums likās 30 miljoni eiro gadā no autobraucējiem, tas ir nieks un nav pieminēšanas vērts, nu tad piedodiet. Un jums vajadzētu arī zināt to, ka jaunie satiksmes ministrijas ieviestie regulējumi viņetei uz reģionālajiem ceļiem ir patiesībā pret visu viņetes būtību. Eiropas komisija nosaka, ka ir jābūt pārvietošanās brīvībai. Viņet var piemērot maģistrāliem ceļiem, ātrgaitas ceļiem, bet ne reģionāliem ceļiem. Tas jums nav svarīgi. Vai jums arī neliekas svarīgi, ka būtu jānorāda, kad auto nodokļi praktiski tiek dubultot. No 15. gada tie ir pacelt no 536 miljoniem, un ceļiem aiziet 313 miljoni 15. gadā, kas ir 67% no visiem autobraucēju nodokļiem, bet 26. gadā plāno ieņemt 832 miljonus.
Un ceļiem aizies tikai 331, tie 45%, stipri mazāk. Vai jums neliekas, ka tas nav normāli, kad no autobraucējiem slauc, bet ceļiem nekas neaiziet? 3 tonnas viņete ir pilnībā nenormāli. Jābūt 3,5, tāpēc, ka jebkāds komerctransports sāks no 3,5, arī C vadītāja apliecības sāks no 3,5. Un šeit ir būtiski drošības jautājums. Ukraina izglāba pikapi. Tieši pick-up tipa automašīnas ir tās, ko mums vajadzētu atbalstīt, lai Latvijai. Tas ir mūsu nacionālās drošības jautājums stundai X, lai viss loģistika, apgāde, cietušie, militārā mobilitāte, to visu nodrošina tieši pick-up. Un pick-up šobrīd šī jaunā viņieta praktiski diskriminē. Es saprotu, ka jums vienmēr patīk piesieties komatiem, bet neredzēt kopējo bildi. Bet šis jau ir pat rāku. Jūs apkalpojat varas partijas, nevis Latvijas sabiedrības interesēs strādāt. Tā kā varbūt pietiek slaukt autobraucējus un pietiek šo nodokļu izpļkarēšanu. Varbūt tam pievēršiet uzmanību.